Latvijā šobrīd notiek demokrātijas iznīcināšana. Vienotība un progresīvie kopā cenšas pierādīt, ka parlamentārā republikā vairākumam nav tiesības lemt, kā tas uzskata par pareizu un kas atbilst šo politisko spēku elektorāta vēlmēm. Tā vietā tiek radīts skaļš mazākums, kurš ne dokumentu ir lasījis, nevēlas to darīt, jo nespēja atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem. Ja Stambulas konvencijas saturs Latvijā bija zināms jau ilgu laiku pirms tās ratificēšanas, kāpēc tā netika īstenot toreiz? Kāpēc arī 2 gadus pēc ratifikācijas tas princips joprojām nav ievests dzīvē? Kas traucē to darīt arī tad, kad Latvija no konvencijas izstāsies? Atbilde ir vienkārši. Gan vienotība, gan progresīvie vēlās arī turpmāk slēpties aiz tukšiem saukļiem, moralizēt par to, kas būtu jādara, bet dzīvē neko nepanākot. Šobrīd Saeimā notiek demokrātisks process ar loģisku un paredzamu rezultātu, un rodās jautājums, vai kāds no vienotības un progresīvo atbalstītājiem var izskaidrot, kāpēc viņiem tik ļoti tiecās pēc autoritārās valsts pārvaldes, kur visu nosaka nevis demokrātiski ievēlēts vairākums, bet īpaši apgaismotie, kas sev piešķīruši unikālas tiesības lemt citu vietā.